Dievu Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Esat mīļi sveicināti Talsu Baptistu draudzes dievnamā, un arī esat mīļi sveicināti tie, kas šodien pieslēgušies tiešraidē, vai kas arī skatīsies ierakstā. Esiet svētīti, lai Dievs jūs svētī un lai Dievs jūs uzrunā. Un lūgsim Dievu. Paldies Tev, dārgais debes Tēvs, Kungs, ka Tu esi aicinājis mūs savā brīnišķīgā godībā, un Tu mūs esi nosaucis par saviem bērniem. Un vēl vairāk Tu mūs esi apbalvojis ar debesu zīmogu, apzīmogojis ar savu svēto garu. Paldies, Kungs, ka mēs varam būt Tavā namā un šodien pielūgt Tevi, dzirdēt par Tevi un vairāk par visu tuvoties Tev, Dievs. Mēs lūdzam, lai Tavs svētais gars šodien mūs uzved apskaidrošanas kalnā. Lai, Kungs, mēs piedzīvojam to pašu sajūtu, ko piedzīvoja mācekļi, kad viņi teica apskaidrošanas kalnā, cik labi mums šeit. Mēs nevēlamies nekur vairs būt citur, kā vien būt Tavā tuvumā. Runā uz mums šodien, un, Kungs, Tu pazīsti mūs. Un, Kungs, lieto mūs savam vārdam par godu. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Šajā brīdī mēs esam aicināti kopīgi dziedāt un slavēt Dievu, pieceļoties kājās. Cienīgs
Kā jūs palikuši? Lasīsim Dieva vārdu no Pāvela vēstules Efeziešiem, 2. nodaļas no 10. panta līdz 22. pantam. Pāvela vēstule Efeziešiem, 2. nodaļa no 10. panta līdz 22. pantam. Es lasīšu no Ernesta Glika tulkojuma. Ja jums ir kāds cits tulkojums, tad nākiet pēc tam vēlāk salīdziniet un tā. Kādi jautājumi vai vēl pēc tā raksturvietas. Un šeit ir tādi vārdi, jo mēs esam viņa darbs, radīti Kristu Jēzu uz labiem darbiem, uz kuriem Dievs mūs iepriekš ir sataisījis, ka mums iekš tiem būs staigāt. Tāpēc pieminiet, ka jūs, kas citkārt bijāt pagāni pēc miesas, un tāpat saukti par tiem, kas saukti par apgraizīšanu, kas pie miesas rokām darīta, ka jūs tanī laikā bijāt bez Kristus, šķirti no Izraēla draudzes un svešinieki apsolīšanas derībām, bez cerības un bez Dieva pasaulē. Bet tagad, Kristu Jēzu, jūs, kas cikārt bijāt tālu, esat tuvu nākuši caur Kristus asinīm.
jo viņš ir mūsu miers, kas no abiem ir darījis vienu, un sienu, kas bija mūsu starpā, ir noārdījis. Ienaidību noceldams caur savu miesu un baušļu likumu mācībā, ka viņš tos divus iekš sevis paša radībā par vienu jaunu cilvēku mieru darīdams, un ka viņš abus vienā miesā Dievam salīdzinātu caur krustu, ienaidību pie krusta ir nokāvis. Un nākdams viņš mieru pasludinājis caur evaņģēliju jums, kas bijāt tāli, un tiem, kas ir tuvu. Jo caur viņu, Jēzu, mums abiem ir pieiešana pie Tēva vienā garā. Tad nu jūs vairs neesat svešinieki un piedzīvotāji, bet līdz pavalsnieki ar svētiem un Dieva saime, uztaisīti uz apustuļu un praviešu pamata, kur pats Jēzus Kristus ir stūrakmens, uz kā viss nams taisīts aug par svētu Dieva namu iekš tā kunga, un kā arī jūs topat līdz sataisīti par Dieva mājām vietu svētajā garā. Tas ir Dieva vārds. Āmen. Lai Dievs svētī. Klausīsimies šajā brīdī skaņdarbu. Varam apsēsties. Dziedāsim kopā. Palieciet lūdzu tālus. Tavs mīlas arī
apsēsties uz kādu īstu brīdi. Ziniet, šodien lasot Dievu vārdu, man nonāca tāda sajūta, ka nevajadzēja ņemt glika tulkojumu. Šo rakstu vietu es par brīnumu biju lasījis parastā tādā 65. gada revidētajā tulkojumā, un kad es sāku lasīt grieķu tulkojumu, es sapratu, ir vārdi, ko es pat īsti nenojaušu, no kuras paaudzes viņi nāk. Tāpēc ir tik svarīgi, ka mūsu valoda, kā mēs izprotam Bībeli, viņa attīstās, un arī kā Svētais Gars mūs uzrunā caur Dievu vārdu. Un noteikti pārlasiet šo raksturvietu tajā Bībeles tulkojumā, kurā jums ir ērtāk saprast šo vārdu. Lai Dievs jūs svētī. Pāvela vēstule Efeziešiem 2. nodaļa no 20. panta. Bet šodien mums ir tāds viens ļoti priecīgs brīdis. Vakardien jau bija viens ļoti priecīgs brīdis. Viesturs jau nojauš, viņš skatās uz manīm. Viesturam vakardien ļoti priecīgs brīdis bija, vai ne? Mūsu brālim Viesturam tik priecīgs brīdis, ka viņa dēls devās laulībā ar savu izredzēto Līgavu Neliju. Un šodien mēs gribam viņus kā draudzes sveikt un arī kā draudzes par viņiem aizlūgt Dievu. Vakardien viņi slēdz derību, laulības derību Užavas Baptistu draudzē, un mācītājs Mirvalds Lindmans šo laulības derību slēdz, ko bija tajā klātesot. Un tāpēc es aicināšu jūs priekšā, un mēs gribētu par jums aizlūgt Dievu un svētīt jūs. Rudolfs un Nelija. Tā. Kā es jau iepriekš jums teicu, pirms es jūs vēl tā īsti nepazinu, ka laulība ir tāds kā dārs, kurā ir pastāvīgi jāravē nezāles, kurā pastāvīgi ir jāaudzina kaut kas labs. Ir jāveido šī atmosfēra, kurā bērni aug un piedzīvo mīlestību, un viņi mācās mīlestību no jums. Ikvienam bērnam vajadzīga mīlestība. Jūsu bērniem ir vajadzīga, jūsu nākamajiem bērniem ir vajadzīga jūsu mīlestība. Tāpēc kopiet savu mīlestību, audziniet. Un viena no lietām, ko es jūs aicinu darīt, vienmēr meklējiet iespēju, kā apbrīnot viens otru. Ja jūs reiz nonākat pie tāda slēdziena, ka jūs skatāties viens uz otru kā pats par sevi saprotams, mīlestība iet zudumā, bet ļaujiet mīlestībai augt. Paskaties uz savu vīru ik pa laikam un uzdod sev jautājumu, par ko es šodien viņu varu apbrīnot. Ne tikai par skaistām acīm, bet vēl par kaut ko citu. Un tu vienmēr raugies uz sievu un domā, par ko es viņu šodien varu apbrīnot. Kas ir tas īpašais, ko es viņai varu pateikt? Runājiet viens uz otru mīlestības valodās. Dāvājiet viens otram pašus labākos, pašus skaistākos mirkļus, lai jūsu laulība ir piemērs mums visiem, vai ne? Kad mēs skatāmies kad mēs skatāmies uz viņu laulību, lai mēs sakam, es tā gribu mīlēt savu otro pusīti, kā viņi mīl viens otru, un lai pāri par visam, lai Kristus ir jūsu laulībā. Tad, kad mīlestības pietrūkst, un tādu brīžu būs. Tad tāda brīža būs, diemžēl, meklējiet avotu pie Kristus kājām. Sakiet, Kristum, piepild man ar mīlestības spēku, mīlēt tā, kā tu mūs mīli. Jūs esat radīti viens otram. Tad, kad tu teici savai sieviņai jā, Līgavai jā, tev visas pārējās meitenes, lai arī cik viņas gudras un skaistas uz šīs pasaules būtu, viņas vairs nav priekš tevīm. Tev, tad, kad tu teici jā savam Līgavainim Rudolfam, tev vispārējie gudrie, foršie, spējīgie, veiksmīgie čaļi uz šīs pasaules, viņi nav vairāk priekš tevīm. Jums nevajag nekad salīdzināt, kādi ir citi ārpusē. Ka jūs teiktu, redz kāds viņš ir vīrs, redz kā viņam sanāk, ka tev nesanāk. Jūs esat viens priekš otra. Jūs ceļat ar vārdiem, darbiem, attieksmi un pieskārieniem viens otru. Un es ticu, ka
ejot laikam, pēc 20, 30 gadiem, jūsu mīlestība pieaugs, tā kļūst nobriedusi. Un mēs varēsim jūs arī apbrīnot par to mīlestību, kas ir jūsu starpā. Un šajā brīdī mēs gribam vienkārši jūs svētīt svētības vārdiem. Mēs kā draudz arī varam piecelties kājās un aizlūgt Dievu par viņiem. Es varu likt lokas galvas, ja. Svētais, dārgais debes Tēvs, Kungs, mēs Tev pateicamies par Rudolfu un Nelliju, kas slēdza derību Tev vaigu priekšā, kas teica, jā, Kungs, es viņu mīlēšu labos un sliktos laikos. Es viņu mīlēšu bagātībā, nabadzībā, slimībā vai veselībā. Es vienmēr būšu kopā ar viņu. Dievs, es lūdzu, lai Tu ar savu svēto garu nostiprini šo solījumu, lai Tu viņus vieno ar nesaraujamām saitēm. Kungs, lai Tu svētī viņu nākamās paaudzes, lai Tu svētī viņu mīlestību, ka viņu mīlestība pieaug dziļumā, plašumā, ka viņi izprot viens otru ar vien vairāk, ka viņi iepazīst viens otru ar vien vairāk. Un Dievs dod viņiem spēku no Tevis. Svētī Tu viņus. Arī palīdzi mums kā draudzēji kalpot viņiem, palīdzēt viņiem ar padomu, ar aizlūgšanu, ar kādiem svētības vārdiem, varbūt ar kādu praktisku palīdzību. Dievs, svētī Tu viņus bagātīgi, ļauj viņiem izbaudīt savu žēlastību ikdienas. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Lai Dievs jūs svētī. Mēs priecājamies kopā ar jums, Rudolf un Nellija, un ticam, ka jūs mīlestība vienmēr augs plašumā un lielumā, un jūs esat daļa arī no mūsu ģimenes, mūsu draudzē. Vienmēr esat gaidīti, vienmēr mēs jūs svētīsim un palīdzēsim gan ar labu vārdu, gan ar kādu praktisku palīdzību jums kādreiz vajag, lai Dievs jūs svētī. Āmen. Āmen. Vai nav brīnišķīgi, jūs varat apsēsties? Es jau zinu, ka draudz vienmēr ir gatavs stāvēt par labām lietām. Ja jau Nauris stāv, tad jau viss stāv, tad viņš jau tāds, ja, par labām lietām un tā. Bet šajā brīdī mēs varētu dzimšanas dienas apsveikums teikt, kam šajā nedēļā ir bijis. Vai ne tā? Vai mums šodien jādzied? Var arī šajā brīdī, jā. Es biju domājis vēlāk pirms ziņojumiem, bet kāpēc ne tagad? Tātad nākamās nedēļas laikā, nākamā nedēļa, vai sākot ar šodien no 3. līdz 9. augustam, draudzes sarakstā ir šādas dzimšanas dienas. Baiba Maksīmova svinēs dzimšanas dienu 4. augustā, Valters Kondrovs 4. augustā arī, un 7. augustā svinēs dzimšanas dienu Brigita Mackeviča. Tas ir no draudzes saraksta, bet tie, kas nav draudzes sarakstā, vai kāds no jums klātesošiem, kas nav šeit sarakstā, svin dzimšanas dienu šodien vai nākamajā nedēļā līdz 9. Neviens neatzīstās, ja ir, ja? Labi, mēs aizlūgsim par mūsu draudzes saraksta dzimšanas dienas cilvēkiem un arī tiem, kas varbūt nevar pamāt, jo skatās caur ekrānu. Mīļais Kungs, Jēzu Kristu, mēs pateicamies par Tavu žēlastību, ko Tu mums dāvā, par to, ka mēs varam savas dzimšanas dienas pieminēt, Kungs. Un, protams, ir kādi, kuriem nepatīk vairs svinēt, jo gadi iet uz priekšu, bet, Kungs, kad mēs domājam par to, ka Tu mūs uztur savā žēlastībā, tad mēs pateicamies, Dievs, ka Tu mūs turi arī tad, kad ir grūti brīži, un varbūt ir kādi periodi, kad ir tikai grūti, kad nešķiet, kā varam ieraudzīt kaut ko labu, Kungs. Kad ir kādas slimības, ciešanas, pārbaudījumi, ja es Dievs, bet Tavs vārds apgalvo, ka Tu esi klātesošs. Un ka Tu redzi, ka Tu dzirdi un ka Tu pieļauj lietas mūsu dzīvē. Un nevis tāpēc, lai mūs mocītu vai sodītu, jo mēs esam brīvi caur Jēzus Kristus asinīm, bet lai mūs audzinātu, lai mūs darītu stiprākus. Tas ir Tavs apsolījums caur Tavu vārdu, Dievs, ka Tu veido mūsos izturību un pacietību, jo nekādi citādi mēs to nevaram iegūt.
Un tādēļ mēs arī kopīgi kā draudze lūdzam gan par Baibu Maksīmovu, gan par Valteru Kondrovu, gan par Brigitu Mackeviču, ka tu viņus īpaši svētī viņu dzimšanas dienās, tajā dienā, kad viņi to svinēs, kad viņi pieminēs, kad viņi pateiksies, kungs. Un mēs arī nezinām par katru viņu dvēseles stāvokli, cik tuvu viņi atrodas tev, kungs, un cik ļoti viņi pateicas Dievam par dzīvi, ko tu dāvā, kungs, bet mēs lūdzam, lai tu pieskaries īpaši un lai tu atgādini, ka tu esi viņu tētis, ka tu viņus ļoti, ļoti mīli un ka tu atdevi savu dēlu Jēzu Kristu visdārgāko, tu atdevi, lai viņi var iegūt mūžīgo pestīšanu, kungs. Un ja kāds no viņiem ir varbūt tālāk no tevis atkāpies, Dievs, un nenāk tik bieži tavā tuvumā, tad lūdzu, Svētais Gars uzrunā un velc. Un īpaši iepriecina viņus atkal pieminot kā šo dzīves gadu, kas ir piepildījies. Un mēs lūdzam viņiem svētību, spēku, izturību un pieaugšanu tevī, kungs, tavā līdzībā, Jēzu, arī nākamajā dzīves gadā vai tajā nākamajā laika periodā, ko tu vēl ļauj dzīvot šajā pasaulē. Un es lūdzu par katru, kurš varbūt nokautrējās un nepateica, ka viņam ir vai būs dzimšanas diena, bet lūdzu arī par tiem, kuri skatās šo tiešraidi vai ierakstu, ka tu svētī katru, kam būs dzimšanas diena šajā nākamajā nedēļas laikā, un pieskaries ar savu klātbūtni tiešām, ka viņi var sajust tavu klātbūtni. Un, mīļais Dievs, es gribu lūgt arī par tiem, kuri šīs nedēļas laikā vai šodien īpaši piedzims mūžībai. Kungs, sajūtot un saklausot Svētā Gara balsi par to, ka ir jāpieņem šis ļoti svarīgais lēmums, kam es gribu piederēt un kam es gribu sekot, ko es gribu savā dzīvē pagodināt un ko es gribu savā dzīvē likt centrā. Un tā ir vissvarīgākā piedzimšana debesu valstībai un tikt ierakstītam Jēra dzīvības grāmatā. Dievs, to ļoti lūdzu, lai šādas dzimšanas dienas un brīži notiek šodien, šajā dievkalpojumā un arī nākamās nedēļas laikā un uz priekšu, mīļais kungs, lai mēs, kas esam šeit, varam palīdzēt cilvēkiem saprast, kas tu esi, Dievs, un cik ļoti tu mīli katru no mums un arī visus kopā kā draudzi un kā kristiešus. Un lai tev vienam gods un mūžīga pateicība. Un es arī aizlūdzu par Svētru un, kungs, lūdzu par Māri, lai tiešām tavs gars runā un pieskarās katram vienam no mums, lai mēs nevērtētu pēc kaut kādiem vārdiem vai izturēšanās, bet ka mēs ieklausītos, kas ir tas, ko Gars grib teikt man, ko Gars grib teikt man kā draudzes loceklim vai kā kristiešu kopienas dalībniekam, kungs, un tiešām, lai tavs Gars uzrunā mūs katru šajā dienā, šajā rītā. Un tev vienam gods, slava un mūžīga pateicība. Amen. Un vārdi būs uz ekrāna, mēs dziedāsim kopā.
Lai tiešām Dievs mūs šodien savieno mīlestībā, vienam pret otru garīgā tādā mīlestībā, patiesā, tīrā, svētā mīlestībā, kā viņš savienojas ir Rudolfu un Nelī, lai Dievs mums palīdz mīlēt vienam otru ar tādu pašu garīgu spēku. Šodien mēs runāsim, un es iesākšu tādu sarunu tēmu. Paldies dažiem cilvēkiem draudzē, kas man ieteica to tēmu runāt. Un es saprotu, ka tā tēma ir ļoti svarīga. Nevar visu laiku runāt par ievainojumiem un to dziedināšanu, vai ne? Vajag tak vienreiz ar to kaut ko darīt un kalpot tam kungam. Un es esmu izvēlējies tādu, var teikt, svētrunas sēriju, ja tā var teikt. Un tas būs kā kalpot, nosaukums un vairot Kristus saldo smaržu, jeb atrodi savu vietu Dieva valstībā. Atrodi savu vietu Dieva valstībā. Un es esmu arī piedzīvojis to, mana atziņa ir tāda, ja cilvēki neatrod savu vietu Dieva valstībā, kalpošanai ir kāds iztrūkums. Kāds no mums raujas, strādā, kalpo ar vienu talantu, it kā viņam būtu dāvināta 10 talanti. Jūs zināt, ka tas Dievs dāvina katram talants. Un kādam, kuram ir 10 talanti, viņš sēž un noraugās, un viņš kritizē to, kam tas viens talants, un viņš saka, šis jau nemāk kalpot, viņam jau nekas tur neizdodas. Un kur ir tavi tie 10 talanti? Ko tu ar to dari? Ko tu dari ar to, lai kalpot tam kungam? Un tas ir tas svarīgākais jautājums, kur ir mana vieta? Kam es esmu radīts, kam es esmu veidots? Man nav jāieņem noteikta mācītāja, jeb gana vieta, un jāstāv visu laiku priekšā, jāsludina un jāsaka gudri vārdi, bet varbūt ir kāda vieta, kurā es varu būt noderīgs, un kurā Dievs man ir aicinājis, un kurā es varu plaukt un dot augļus debesu valstībai. Jo agri vai vēl Dievam no mums vajadzīgi kas? Augļi. Augļi. Viņam ir vajadzīgi augļi. Un vislabāk mēs varam dot augļus, ja mēs kalpojam viņam ar to, ka mēs esam radīti. Es varu iedomāties tikai vienu lietu, ja es būtu tagad paskatītos uz kādu no jums un teiktu, viņam sanāk mašīnas labi labot, un viņš ļoti labi pelna naudu uz to, ka viņš labo mašīnas. Es arī gribu ieņemt savu vietu, arī, ziniet, lai kā es arī censtos, tā nebūtu augļu nešanas vieta. Tā varbūt būtu plaukšanas vieta, tur kāda naudiņa būtu vairāk vai mazāk, bet tā nebūtu augļu nešanas vieta. Es noteikti būtu panīcis, noteikti būtu katru svētdienu nācis uz dievkalpojumu, jautājis Dievs, kāpēc man tik grūti, kāpēc neiet manā dzīvē. Un Dievs vienkārši pasaka, tu neesi savā vietā. Tu nedari to, kam es esmu aicinājis, kam tevi esmu aicinājis. Es daudz gadus strīdējos ar Dievu un teicu, Dievs, ar to taču nevar nopelnīt naudu, kam tu man esi aicinājis. Ticiet man, ar mācītāju amatu neviens nevar kļūt bagāts. Ja nu vienīgais tur kādā Amerikas draudzē, tur 100 000, kur ir tur, varbūt tur ziedojums miljoniem nāk, es nezinu, kā viņiem neesmu skaitījis viņa naudu. Un tā, bet Dievs man gadiem mācīja, viņš saka, tu nekad nejutīsies piepildīts, laimīgs, ja nesāksi darīt to, kam es esmu aicinājis tevi, kam tu esi radīts. Un šodien varbūt ne tik daudz, kam tu esi radīts, bet tāda tā kā ievirze nākamām svētdienām. Bet šodien domāsim par to, kāpēc ir svarīgi vadītāji draudzē. Kāpēc tik svarīgi viņiem paklausīt? Kāpēc man, kā individuālam kristietim, neder tāda kristietība, sēžu mājās, daru, ko gribu, slēdzu, ko gribu, klausos, ko gribu, dzīvoju, kā gribu, neviens man neko nenosaka. Kāpēc man ir vajadzīgi vadītāji? Kāpēc man personīgi ir vajadzīgi vadītāji? Arī tas ir jautājums. Un Dievs šodien ir draudzē aicinājis vadītājus. Šodien
par tām kalpošanas dāvanām, es domāju, ieskicēšu mazlietiņ. Tur varētu runāt daudz un ilgi, un katram no mums varētu būt vadītāja potenciāls. Katram no mums lielākā vai mazākā mērā ir vadītāja potenciāls. Tikai cik mēs viņu lietojam, tas ir cits jautājums. Cik mēs viņu attīstam, cik ļaujam sevi Dievam lietot. Pirmais solis ir apzināties, katrs ir aicināts un apdāvināts. Ka ik viens ticīgais draudzē, uz to jums būs jāsaka āmen, ir saņēmis dāvanas un svētības. Pārējie domā, neko vēl pagaidām neesi. Ja tu neko neesi saņēmis no Dieva, tad atgriezies šobaldien, vai ne? Un tajā pašā brīdī tu saņemsi pestīšanu un glābšanu no Dieva. Tā ir lielākā bagātība. Un nākamais ir saņēmis dāvanas un svētības. Bet dāvanas un svētības saņēmis nevis tikai tāpēc, lai lielītos, ka man ir lielāka, tev ir mazāka, man ir redzamāka dāvana, tev neviens neredz un tā tālāk. Šī dāvana nenozīmē, ka tā ir lielāka par jūsu dāvanām. Varbūt jums ir daudz lielāka dāvana nekā man vispār es spēju iedomāties. Mana dāvana vienkārši ir redzama. Vai ne? Redzama. Un kāpēc ir šīs dāvanas? Lai celtu Kristus draudzi un lai būtu par svētību citiem. Es vienā brīdī sāku apzināties, ka kādi cilvēki no jums draudzē sēž, jau ieskicējuši nākamās svētrunas, draudzē sēž ar dziedināšanas dāvanu. Dievs jums ir dāvājis gudrības runu, atziņas runu, garu izšķiršanas spēju, bet tā vietā, lai lietot, jūs gaidat, ka to izdarīs tas, kas stāv priekšā. Kam varbūt nav tās dāvanas, un es varu spiest no sevis ārā to dāvanu. Varbūt kaut kādā brīdī kāds no jums saņem, kāds pirkstiņš pagarinās par 1 milimetru, un tad tas ir brīnums, bet lielākā daļa vienkārši skatās, te nenotiek dziedināšanas. Varbūt ir kāds, kas vienkārši sēž ar to dāvanu gadiem ilgi un nekad neuzdrošinās pacelt pāri laivai savu kāju un iziet uz ūdens virsā. Ja nu es šodien aizlūkšu par to brāli vai māsu, un viņš saņem dziedināšanu uzreiz. Es piekrītu, kādu, piemēram, sēž, protams, tas būs tīri subjektīvi, tas viedoklis, bet kādu varbūt sēž un domā, kāpēc padod uguni, tas pasākums nav, ne to cilvēks neziedo un tā tālāk, nav pietrūks līdzekļi. Protams, Dievs par visu gādā un tā tālāk. Nav problēma, ka cilvēks ziedo vai neziedo, bet kādam no jums ir pietiekami daudz, lai dalītos ar citiem. Pietiekami daudz, lai likvidētu šo trūkumu. Amen? Pietiekami daudz. Pietiekami daudz, lai nepaietu garām brālim un māsai, ja tu zini, ka viņa dzīvē ir trūkums, ka viņš dzīvē cīnās ar mazu pensiju, ka viņš pilnībā paļaujās uz to kungu, un tad tajā brīdī, lai Dievs tevi svētī, lai viņš gādā par tavu ikdienišķo maizi, un Dievs saka, kam es visu to dodu? Tev par prieku, tev, lai būtu labāka mašīna. Man viena sapņa mašīna ir Audi A8, vai priekš kam es pateicu reklāmu tagad. Es zinu, ka viņa nevajag pirkt. Atkal pasaka. Dariet, ko jūs gribat ar automašīnām. Vai ne? Es nereklamēšu nevienu. Bet tad es kādu reizi viņai krāju naudu un teicu, man tāda būs. Un tad es sapratu, kā es izskatīšos uz draudzes rēķina. Uz draudzes nevis rēķina, bet kā lai draudzes perspektīvā. Kā mācītājs, kas sakrājas beidzot mašīnai, savai sapņu mašīnai, kuras remontu viņš pat nevarētu apmaksāt, kā viņš izskatīsies uz visas draudzes perspektīvas, piebrauks ar savu to, ko es nosaucu. Atvērs durvis, salons būs ļoti liels, lai gulētu 10 cilvēki tur pārnakšķota. Bet kā tas viss būs? Vai es būšu parūpējies par cilvēkiem
tiem, kas ir trūkumā, nebūšu pagājis garām. Vai pie cilvēka, kam nav maizes, es aizbraukšu ar Audi A8, atkal nosauc to. Un tagad pieklauvēšu pie viņa durvīm un teikšu, es tev svaidīšu ar eļļu, lai tev ir maize. Un aiziet prom. Un Dievs saka, es tev esmu devis visu nepieciešamo, lai palīdzētu citam. Mūsu uzdevums, draudzē, ir ieņemt to vietu, kur Dievs mums ir uzticējis, un likt lietā to, vispār tā ir mūsu misija, ko Viņš mums ir devis. Mums būtu tā kā jāslāpst, lai uzzinātu, jāklauvē pie Dieva, jāklauvē pie mācītāja, pie vadītāja. Mums būtu vispār pie viņiem jāstāv un pasaki man, kā es varu būt lietots Dieva valstības labā. Mums patiesībā tas būtu jādara, jo tas ir augstākā privilēģija kalpot Dievam, lietot to dāvanu, ko Viņš ir devis. Un vēstulē Efeziešiem Bībele sniedz skaidru sistēmu, lai izprastu dažādas vadības un kalpošanas aicinājumus draudzē. Ir kalpošanas aicinājumi draudzē. Tās ir 5 īpašas Kristus dotas dāvanas viņa miesai, viņa draudzei. Es lūkšu, lai šajā brīdī parādās uz ekrāna. Es neesmu virtuos, ka pēkšņi parādās uz ekrāna. Tas ir to cilvēku darbs, kas kalpo, arī kalpo. Un Efeziešiem 4. nodaļā rakstīt no 11. līdz 13. pantam, šoreiz bez glika tulkojuma, rakstīt tādu vārdu. Viņš, Jēzus, arī devis citus par apostuļiem, citus par praviešiem, citus par evaņģēlistiem, citus par ganiem, tā kā būtu iepriekš man vajadzēja pasvītrot, un mācītājiem. Kāpēc? Lai svētos ikvienu no mums sagatavotu kam? Labām svētdienām, brīnišķīgam laikam kopā ar Kristu, tur slavēšanas, pielūgsmes koncertiem, labam laikam. Nē, lai svētos sagatavot kalpošanas darbam. Un patiesībā tā ir viena no mācītāja atbildībām, lai sagatavotu kalpošanas darbam. Un es pilnībā uzņemos atbildību tajā plānā, ja draudzē nekalpotā ir mana atbildība. Tas nozīmē, ka es cenšos izdarīt visu, paveicot visu nepieciešamo, ko tikai Jēzus var paveikt Kristus miesai par stiprinājumu. Līdz kamēr mēs visi sasniegsim vienību Dieva dēla ticībā un atziņā, īsto vīru, īsto cilvēku, kristieša, Dieva bērna briedumu, Kristus diženuma pilnības mēru. Pirmām kārtām šīs kalpošanas ir draudzes vadības kalpošanas, bet arī šīs kalpošanas deksmes ir ikvienā no mums. Mums kaut kas var būt no apustuliskā mūsos degt iekšā, kaut kas var būt mūsos no pravietiskā degt iekšā, kaut kas mūsos var degt no evaņģelizācijas mūsu sirdīs, un kaut kas mūsos var degt, mums var būt pildīta sirds ar gana kalpošanu un ar skolotāju kalpošanu. Mazākā vai lielākā mērā. Apskatīsim mazliet katru no šīm kalpošanām. Apustulis. Un mēs uzreiz iedomājamies, varbūt kāds vīrs, kas tagad tur harizmātiskā draudzē sevi nosauc par apustuli, un tagad viņš tur apustulisko kalpošanu izvērš un tā. Patiesībā tādi apustuļi, kā bija 1. gadsimtā, 12 plus apustulis Pāvils vairāk nav. To mums ir jāsaprot. Neviens pēc viņiem vairs nevar saukties par īstenu apustuli. Jo mūsu draudze, kā mēs lasījām vēstulē Efeziešiem 2. nodaļā,
ir celta uz apostuļu un praviešu pamata. Tas nozīmē, apostuļi un pravieši bija tie, kas bija sākumā un cēla šo pamatu. Ja kāds no cilvēkiem iedomājas, ka viņš sevi var nosaukt par apostuli, tad viņš faktiski nosauc sevi par pamatu. Es esmu pamats. Ja? Tas būtu diezgan tāds augstprātīgs jēdziens. Kaut arī es neapstrīdu, ja kādi tur sauc, varbūt viņiem tiešām Dievs devis kaut kādu tādu veidu pamatu, bet es drīzāk pateiktu, viņi ir cilvēki ar apostolisku aicinājumu. Vārds apostolos nozīmē izsūtītais no Jēzus. Bet Kristus draudzē ir tāda kā apostoliskā pēstniecība. Tā nerodas ne no kā. Apostoliskā pēstniecība tas nenozīmē, ka mēs tagad esam baptisti, esam saņēmuši šo pareizo mācību vai kādu konfesiju, bet tā ir balstīta uz pirmo apostuļu mācību. Mēs ņemam Dievu vārdu, mēs ņemam to pieredzi, kas 2000 gadu gaitā, mēs ņemam visus šīs rakstus, kas 2000 gadu gaitā ir auguši un attīstījušies, mēs ņemam uz to un ceļam to pamatu. Tā ir balstīta uz apostuļu un praviešu mācību, kuras stūrakmens ir kas? Kurš vēl zina? Kuras stūrakmens ir kas? Jēzus Kristus, tieši tā. Tā ir ganīgā pēstniecība balstīta mācībā un personā. Kas mūs vieno? Mācība un persona. Mēs zinām, kam mēs ticam, un mēs zinām, kurš mūs pazīst. Mūs vieno šī persona, Jēzus Kristus. Šodienas draudzē, ja mēs sakam, ka šodienas draudzē ir cilvēki nevis apostuļi, bet ar apostulisku aicinājumu, tie ir stratēģiski virzīti vadītāji, kas ir izsūtīti apgūt jaunas teritorijas, jeb draudzes. Viņi grib kaut ko jaunu, varbūt tu šodien sēdi ar apostolisku aicinājumu. Es nesaku, ka tu esi apostolis, bet ar apostolisku aicinājumu. Tu raugies uz šo pasauli, tu raugies uz Latviju un tu saki, šeit ir labi, bet tur nav draudzes, tur nav draudzes, tur nav draudzes, tur vajag draudzes un tevī kaut kas dzen uz priekšu. Tu nezini kas, un Dievs tev ir ielicis šo aicinājumu. Viņš saka, paraugies uz to, kas notiek apkārt, paraugies, kur ir tukšs. Un tur nav neviena. Un tava sirds deg. Un tu nevari nosēdēt. Tu saki, te ir labi, bet mana sirds deg par kaut ko vēl. Es gribu aizsniegt tur, kur nav neviena. Tie ir cilvēki, kuriem ir šis apostoliskais aicinājums. Dibināt draudzes un likt pamats Dieva darbam. Viņi redz globālu ainu, domā par tautu aizsniegšanu. Saka, tie ir tie cilvēki, kas varētu teikt, cik ilgi var sēdēt draudzē. Ejam un darām kaut ko ārpus. Tur taču ir vandzene. Es nepravietoju neko. Tur taču vēl ir roja. Vai ne? Rojā jau ir plaukst un dzeļ. Tur taču vēl ir daudzas vietas, kurās var aiziet. Un pirmām kārtām cilvēki ar apostolisko aicinājumu nav, kas sēž mājās un domā, derētu dibināt kādu draudzi. Derētu dibināt kādu draudzi. Vai ne? Derētu. Tagad es sapulcinu ap sevi grupiņu, nosaucu Māra Vītola ministrijas. Ministrijas kāpēc? Lai amerikāņi arī nāktu. Kalpošana tad tikai latviešiem domāt. Ministrijas un tagad dibinam. Nē, cilvēki ar apostolisko aicinājumu vienmēr ir divas lietas. Ir Dieva iecelti un cilvēku, jeb draudzes apstiprināti. Saprotiet, es neticu aicinājumam ārpus draudzes. Es neticu tādam individuālam aicinājumam. Man ir individuāls aicinājums atgriezt visu pasauli. Man neinteresē, ko jūs domājat par maniem, man neinteresē, ko jūs domājat par manu mācību. Man ir individuāls aicinājums, es eju un atgriežu. Nē, Dieva apstiprināts, saņēmis no Dieva aicinājumu, apstiprināts no draudzes. Diemžēl
vai par laimi, tas apstiprinājums no draudzes nav uzreiz. Tas nenozīmē, ka šodien piecelies, es saku, es gribu dibināt jaunu draudzi, es jūtu, ka man to vajag darīt. Es teju rītdien to daru. Nē, nomierinies. Vispirms tev ir jāaug. Vispirms tev ir jānobriest. Vispirms tev ir jāsaprot, kādi ir resursi. Un tamdēļ draudzē ir domāti kalpotāji, kas visā tanī tev palīdz. Kas ne uz savu galvu, tu ej nodibināji kaut ko, un pēc pusgada viss izjūka, un par tevīm vēl slikta reputācija. Un visai Kristus draudzē slikta reputācija. Jā. Nākamais. Pravietis. No kura baptisti baidās no tā vārda pravietis. Ko jūs domājat par to pravieti? Saka visu laiku, tagad, zini, es atceros, bija tāds pravietis. Es baidītos iet tādā draudzē. Vispār, pirmajā draudzē bija pravieši. Un viņš bija pravietis, es tagad neteikšu vārdu, jo viņa mācība nebija laba. Viņš draudzē parasti pie viņa atnāca, un viņš saka, kāds tagad draudzē sēž ar cigarešu paciņu. Vēl cārā, met ārā. Viņš rāda pirkstu, un tur tās notiek. Būtu baigi labi. Būtu baigi labi tādu praviešu. No vienas puses. Tagad, vai jūs nākt uz tādu draudzi? Tagad teikt tā, vakardien tu sastrīdējies ar sievu, un tagad nosauc par kādām tēmām tu strīdējies. Tu gandrīz vai pacēli roku. Svētais gars redzēja. Nākamreiz es šo draudzi vairāk nenākšu. Vai tev ir vairāk nekā tu šodien noziedoji, tu vari vairāk? Nē, šitie jau sāk labklājības evaņģēliju mācīties prom. Gribētu, ja? Ka tā pasaka tev un tev nokaunina visu draudzes priekšā tu sēdi, vai par kaut ko labu, vai ne? Un tā mēs domājam, ka pravieši. Bet patiesībā tie ir virziena rādītāji. Amosa grāmatā 3:8 ir teikt tādi vārdi: lauva, rūts, kurš gan lai nebaidītos. Un tu domā, pravietis runā, kurš gan lai nebaidītos. Nē, tu tad nepazīsti pravietu. Dievs, tas kungs, ir runājis, kurš tad lai nepravietotu? Ja Dievs, tas kungs, ir runājis, kurš tad lai nepravietotu? Viņš var runāt caur mani, caur tevi, caur daudz dažādiem cilvēkiem, bet pravieši ir virziena rādītāji. Tie ir tie cilvēki, viņi saka, pagaidi, apstājamies, mēs ejam nepareizā virzienā. Dieva tur nav. Tā nav veselīga mācība vai vēl visādas lietas. Pravieši apstādina un pasaka Dievu gribu. Pravieši ir cilvēki, kas ir īpaši jūtīgi pret Svēto garu. Es atceros kādu dievkalpojumu, kurā kāda cilvēka sēdēja, un viņi bija īpaši jūtīgi pret Svēto garu. Es tajā brīdī nesludināju, bet atceros, ka tas, kas sludināja, viņi teica, pēc dievkalpojuma piegāja man klāt, un es toreiz nesludināju. Un saka, šeit nebija no Dieva. Svētais gars nebija mūsu vidū. Un saprotu, un tas bija skaudri. Un gribās teikt, tu esi pārgarīgs cilvēks, ko tu tur diskutēji par Svēto garu. Bet tad tu sāc pārbaudīt, noklausies vienreiz, noklausies otrais un pasaki, tiešām, tie bija tikai vārdi. Svētais gars nebija mūsu vidū. Tādā veidā, kad nebija ar savu tuvumu. Viņi, tie cilvēki, apzinās Dievu prātu konkrētās situācijās. Viņi saprot, ko šajā brīdī, šajā situācijā draudzē jādara. Viņi palīdz draudzē, šie cilvēki ar šo aicinājumu, ar pravietisko aicinājumu, palīdz draudzē saprast ne tikai par to, kur mēs ejam, bet viņi uzdod jautājumu, kur šajā ceļā ir Dievs. Mēs ejam tur, bet kur šajā ceļā ir Dievs? Apostols saka, ejam. Ne apostols, cilvēks ar apostolisku aicinājumu. Viņš saka, ejam. Viņi apstādina šo cilvēku un viņi prasa jautājumu, kur šajā ceļā ir Dievs? Kāds ir Dieva prāts? Kāda ir Dieva griba un praviešiem ir jābūt? Cilvēkiem ar pravietisko aicinājumu mums ir jāizprot Dieva prāts. Ikvienam no mums var būt šīs dāvanas, bet šī kalpošana var būt vienam vai dažiem. Mums ir jāizprot Dieva prāts. Mēs nevaram ignorēt Dieva prātu. Brīžiem mēs domājam, ka mēs paši par sevi ļoti labi saprotam visu, bet dažu brīdi mums ir vajadzīga korekcija.
no kāda cilvēka tu ej nepareizā virzienā. Es redzu, kur tu ej, es redzu šo garīgo atmosfēru. Viņi drosmīgi deg par patiesību. Amen? Koriģē, novirzes un apstiprina jau iepriekš teikto Dievu vārdu. Ziniet, kā ir? Tagad moderni mūsu situācijās ir tā, ka atnāk pravietis, viņš tev kaut ko tur saka, tagad tā, piemēram, es izvēlēšos jebkuru. Es skatos, kurš uz manīm neapvainosies. Lauris bija drosmīgs pagājušajā. Reiz es domāju, ne katram es varētu tā teikt, paldies, Lauri. Ne katram, nu labi. Un viņi koriģē. Un apstiprina jau iepriekš teikto Dievu vārdu. Viņi pasaka, zin ko, tagad vilts pravietis saka tā, tev tur būs bagātība, tev tur būs mašīnas, jā, viss būs, amen. Bet problēma ir tāda, ja tev Dievs tavā lūkšanā iepriekš tev neko nav teicis, un pēkšņi tev pasaka, tagad pienāk man, jums ir kaut kāda pravietis dāvana, tagad pienāk, un saka, tu tagad būsi Latvijas valsts prezidents. Paldies par labprāt. Labprāt, kad tāds gods tur finanses, un atbildība, viss tur mašīnām labām Audi A8 dabūjuši pie reizes, viss tā kā sapņi piepildās. Bet problēma ir tāda, ka Dievs jau man to nav teicis. Iepriekš viņš uz to neko nav runājis. Un tajā brīdī kāds cilvēks pienāk un viņš saka, tev būs šis un tas. Un tad tajā brīdī, nē. Iepriekš Dievs runā un caur pravietu viņš apstiprina vārdu. Amen? Caur pravietu viņš apstiprina vārdu. Vai nav tā, ka tu sēdi dievkalpojumā un varbūt tu vakardien kaut ko lasīji? Un ne tas, kas sludina, ir vienmēr pravietis, bet vakardien tu kaut ko lasīji un pēkšņi Dievs šodien dievkalpojumā tieši to pašu apstiprina. Un tu uzreiz jautā, kā Dievs zināja? Tāpēc, ka pravieša dāvana, ja pravietiskais aicinājums darbojas draudzē. Viņš ir dzīves. Ir mācības, kas saka, ka tas viss ir pagājis, nav nekas pagājis. Cilvēkus vēl joprojām Dievs aicina. Cilvēks vēl joprojām Dievs lieto. Un viņš nelieto tikai burtu, viņš lieto gara piepildītus cilvēkus, kas saka jā un āmen. Ja? Evaņģēlists. Kurš no jums ir evaņģēlists? Kurš jau zina, ka ir evaņģēlists? Kur ir visi evaņģēlisti? Es tagad teiktu, atved man kādu. Tu Nauri, ne? Jā, pareizi Nauris saka, evaņģēlists jau sen ārā, tur uz ielas skraida kaut ko tur meklē, pazudušās. Viņš saka, cik te var sēdēt ilgi. Evaņģēlists ir labās vēsts nesējs. Tie ir cilvēki, kuru sirds deg par pazudušajiem. Viņus vairāk interesē tas, kas notiek ārpus draudzes, nekā tas, kas notiek iekšā draudzē. Varbūt ir mācītāja ar evaņģēlista dāvanu, un tu atnāc pie viņiem, un tu saki, mācītāji, man ir vajadzīga palīdzība, man ir vajadzīga dvēseļu kopšana, viņš pilnīgi tevi nedzird. Ne jau tāpēc, ka viņš ir aizslēgts pret tevi, viņš ir atvērts, bet viņam vairāk interesē tas, kas ir pazudis, viņam noteikti vajag viņu atvest uz šejieni. Un viņš draudzi pastāvīgi aicina, vediet cilvēkus, runājiet uz viņiem evaņģēliju, tāds ir mācītājs ar evaņģēlisku aicinājumu. Ja? Un viņš vienmēr jautā, tu varbūt šodien sēdi ar evaņģēlistu aicinājumu, tu vienmēr jautā, kad pēdējo reizi jūs esat liecinājuši kādam? Varbūt tu jautā, kāpēc neviens viņiem nesludina? Jūs te tikai par padodu uguni, bet kur tad mēs izejam ārā kaut kur tur, staigājam pa ielas, meklējam kādus, kur viņi ir? Jūs tikai par padodu uguni šeit. Un tā evaņģēlists ar savu aicinājumu, viņš saka, ejam ārā, dedzam par tiem cilvēkiem. Viņa dāvana ir draudzē ļoti svarīga. Bet tas, kas viņa dāvana attur, ir bailes, nedrošība, vilšanās. Ko tu viens pats iesi? Stāvēs uz ielas. Atkal liecināsi par Jēzu Kristu. Atkal taps apsmiets. Viens pats tāds pajoliņš, vārdā evaņģēlists. Ja es saku, tu neesi pajoliņš. Tava dāvana
ir vajadzīga tam, kas ir ārā. Iemesls, kāpēc tu nevari nosēdēt šeit iekšā, tāpēc, ka tev deg par tiem, kas ir ārā. Un viens no evaņģēlistiem bija tādiem, protams, tas ir vasaras svētku draudzes, bet Reihards Bonke. Es no viņa grāmatām, no viņa svētrunām pirmos gadus pilnīgi biju tādā dedzībā. Viņam bija draudze, viņš bija gājis draudzi, viņš kalpoja draudzē, bet viņš vienmēr brauca uz valstīm, kur evaņģēliju vajadzēja pasludināt. Un kādu reizi es atceros, kādā grāmatā es lasīju, viņš teica Dievam, man nevajag $1 000 000, dod man, atnes priekš tevīm 1 000 000 dvēseļu. 1 000 000 priekš tevīm. Un evaņģēlists sirds deg. Tur tas cilvēki iet bojā. Tagad šeit. Ko mēs ar viņiem darām? Varbūt tev ir tāds sirds, kam Dievs aicina. Un tu vari teikt mācītājiem, daram kaut ko. Man nav evaņģēlists sirds, es varu liecināt, es varu iziet ārā, bet man nav tāda, ka es varu visu laiku būt tādā procesā. Man savā veidā ir gana sirds. Man patīk būt draudzes vidū, man patīk rūpēties, dziedināt, kopt. Tas, kur es redzu, kur ir vajadzība. Varbūt tu vari pateikt šodien, ja tu jūti, ka tev ir tā dāvana, nesēdi ar savu dāvanu šeit, vienkārši atnāc pie maniem, saki, man ir tā dāvana, daram kaut ko. Es iziešu, darīšu ar tevīm. Tā nav mana komforta zona, kur es vienkārši baudu darot to, bet es iziešu darīt kopā ar tevīm to. Es iziešu, stāvēšu ar tevīm, ja vajadzīgs uz ielas stāvēšu un būšu un teikšu, Jēzus ir kungs, Centrāla tirgus laukumā, ja tas ir vajadzīgs tikai ar tevīm. Tāpēc, ka man tāds dāvans kā tādas nav, bet liecināt ikvienam no mums vajag. Liecināt ikvienam no mums, vai ne? Savā veidā ikvienam no mums jāpasaka evaņģēlijs kādam. Problēma, ziniet, kāda? Tā jau var aizrunāties ilgi un dikti, bet problēma ir tāda, ka mēs nezinām, kā pateikt evaņģēliju. Tagad Nauris jau sen zina, viņš jau gudrs, viņš no Dieva apveltīts evaņģēlists un apostulists dāvanu un vēl viss. Bet tagad pieceļ kādu no jums kājās un pasaka, noliecini man evaņģēliju. Nevis noliecini, bet pasaka man evaņģēliju. Un tad īsti kas sāks? Kāpēc neliecinu? Es jau nezinu, ko tad īsti teikt. Es taču nezinu. Labi, es noskaitu viņam tos garīgos likumus un tālāk. Es taču nezinu. Un tā problēma ir tā, ka evaņģēlistam viņam dažreiz ir deksme, bet nav Dieva vārda pamata. Viņš izlasīs Dieva vārdu, kad Jāņa 3.16, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēs, ka viņš sūtīs savu dēlu un tā tālāk. Ka viņš deg par šo raksturvietu. Viņš saka, vajag. Bet ko vajag? Jēzus ir kungs, Jēzus ir kungs, Jēzus ir kungs. Es saku, tev ir kungs, mums ir citi kungi. Ja? Un tāpēc evaņģēlisti arī vajag sagatavot, un draudze ir vieta, kur šīs kalpošanas top sagatavots un izsūtīts ārā. Draudze ir vieta, kur tu ar savu dāvanu nodzīvo pēc tam šīs 6 dienas ārpus draudzes sienām, liecini, dzīvo un atved kādu uz draudzi. Evaņģēlists dāvana vienmēr ir redzama. Viņš noteikti kaut mēnesī vienu atvedīs uz draudzi. Noteikti. Es neticu, ka viņš neved. Viņš noteikti, viņš ir deg, viņš saka, ejam. Ejam, es tev atvedīšu. Gans. Draudzes sirds kopējs. Kad evaņģēlists ir atvedis jauno cilvēku stafeti pārņem kas? Gans. Ziniet, gana evaņģelizācija, zini, kāda izliekas? Kāda ir gana evaņģelizācija? Ja man tagad vajadzētu iziet kā ganam evaņģelizēt, ak, mīļais, tev tāda salauzta dzīve ir bijusi. Tu tādām grūtībām esi gājis cauri. Man tik ļoti žēl tevis. Es tev atvedīšu pie Jēzus. Jā, tā ir gana sirds, bet tā burtiski nav evaņģelizācija. Vai ne? Un ganam viņam rūp, kas dziedināt slimos. Viņš rūpējas par garīgi, emocionāli un fiziski ievainotajiem. Un viņš varbūt ar gana sirdi sēdi šeit, un tu domā, mēs tagad domājam par Tāls novadu, par Latviju, bet te tik daudz cilvēku, kam ir vajadzības, kam ir vajadzīgs pieiet klāt, pajautāt jautājumus, te tik daudz cilvēku, kam ir vajadzīga dvēseļu kopšana, kāpēc mēs ar to neko nedaram. Tu sēdi ar to sirdī. Un Dievs saka, lūdzu,
Tā ir tava dāvana. Lūdzu, ņem un lieto. Viņi pārsiena ievainotos, stiprina vājos, iedrošina un atbalsta tos, meklē noklīdušos. Mācītājs. Tas nav tā vārda nozīmē, ka tagad tā ir 5. kalpošanas dāvana, kā mācītājs, kas stāv šeit. Tā dāvana saucās skolotājs. Skolotājs. Skolotāja galvenais uzdevums. Ziniet kāds, kāpēc jābūt draudzē? Ir draudzi pasargāt no maldiem. Ziniet kā? Viņš tā kā apostolim, pagaidi, ar ko tu iesi? Dibināt draudzes. Kāda tev tur tas pamats? Dedzība ir. Es teju, dibinu draudzi. Pagaidi. Kāda tev ir garīgie, intelektuālie resursi, lai to darītu? Nevis tāpēc, ka Dievs nav spējīgs apgādāt, bet viņš uzdod jautājumu. Pravieti, ko tu tur sludini? Kas ir tas pamats? No kurienes viņš ir ņemts? Un viņš ir veidots tā, lai draudzi ekipētu. Visi saprat šo vārdu. Lai draudzi sagatavot, lai draudzi ietērp, lai tu nebūtu tukšs. Lai tieši tā kā es teicu, lai tu neizietu ar tukšu evaņģēliju no Jāņa 3.16, vienkārši kaut ko noskaiti un ej prom, bet lai tu būtu pilns, lai tev būtu zināšanas, lai tev būtu intelekts, lai tev būtu pamats, būvēts uz apostoļu un praviešu mācības. Lai tev ir pamats. Man ir pamats. Es eju uz ielas ārā no pirmdienas līdz sestdienai, jo man ir pamats, un šo pamatu jāliek šeit, draudzē. Tāpēc ir ļoti svarīgi būt draudzē, kur tev ieliek veselīgu pamatu. Tāpēc ir ļoti svarīgi būt draudzē, kur ir dibināta un kurā māca apostoļu mācību, kuriem vienkārši nedomā, ziniet, ir tāds draudzes, viņi saka, šodien mēs saņemam atklāsmi tādu, rītdien mēs saņemam tādu. Beidziet! Dievs savu draudzi veido savu vārdu patiesības. Tas nozīmē, neviena atklāsme nav pārāka par Dievu vārdu. Nevis tas, ka burts par burtu, bet gars dara dzīvu Dievu vārdu. Ja atklāsme ir pretrunā ar Dievu vārdu, skolotājs saka prom. Tā ir viltus mācība. Tā nekur nedara. Tas nav pamats. Šis pamats būs celts uz smiltīm. Bieži vien skolotāja kalpošana iet roku rokā, lai abi varētu ganīt avistu. Lai abi varētu sagatavot. Tu zini, kāpēc skolotājs vajadzīgs skolā? Lai atzīmes liktu, vai ne? Es kādreiz mācījos, nezinu, kā Naura tev bija. Es mācījos kādreiz ar tādu domu, ka, tā kā atzīmes jāpelna. Es domāju, lai ar tām zināšanām iet kā iet. Galvenais jau atzīmi nopelnīt. Un ziniet, dažreiz ar draudzi arī varbūt tā. Galvenais jau esmu bijis dievkalpojumā, vai es vispār kaut ko sapratu, vai es pielietošu to dzīvē, to, ko es šodien dzirdēju, vai es pajautāšu Dievam, kāds ir mans aicinājums, ko man darīt. Galvenais mācītājs man ir redzējis. Galvenais es esmu sarakstā, galvenais es virzos uz debesīm, galvenais man Jēzus satiks. Ai, kas ar to padod uguni, tur vienalga, galvenais es esmu svētdien draudzē. Ja? Bet Dievs tev dāvājis dažādas dāvanas. Dažādas dāvanas, kuras tu vari izprast. Un daudz no jums es nepazīstu, bet kādus cilvēkus es jau pazīstu un es zinu, ka jums ir Dieva dot dāvanas, bet jūs nodarbojaties ar ne to, ko Dievs jums ir aicinājis. Jūs varētu celt un stiprināt draudzi, ārēji un iekšēji. Jūs varētu likt viņai, ne pamats, bet daļu no sava pienesuma, bet jūs to nedarat. Ne jau tāpēc, ka es nezinu, kādu iemeslu dēļ jūs to nedarat, bet es esmu šeit, lai jūs pamudinātu to darīt. Es esmu šeit, lai būtu klāt, kad jūs to darat. Šīs 5 kalpošanas nav neatkarīgas, bet gan savstarpēji saistītas un strādā kā viena komanda. Apostols un pravietis liek pamatu. Evaņģēlists saved jaunus cilvēkus uz šī pamata. Gans rūpējas par tiem, kas atrodas uz tā pamata, vai ne? Un mācītājs, jeb skolotājs pamatu šo padara dziļu un stabilu. Kāpēc? Lai neaizrauj dažādi mācības vēji.
Viens saka to, otrs saka to, kaut kam jābūt dziļam. Līdzīgi kā laulībai, viņai jābūt dziļai. Šai dziļai mīlestībai. Tas pamats daudz lielāks nevis tauriņu vēderā. Un, ziniet, es varu ilustrēt šīs 5 kalpošanas kā savu veidu futbola komandu. Es neesmu baigais futbolists. Nauris varbūt ir, es nezinu, kad tu pēdējo reizi spēlēji futbolu, jautājums. Bet varētu uzspēlēt, man iemācīt. Un Andris arī varētu iemācīt kaut ko. Jūs varētu man mācīt sportā. Es baigi sportiskais neesmu. Tāpēc, ja jūs gribat, lai mācītājs tāpat skraida pēc 10 gadiem kā šodien, lūdzu, atnāciet pie maniem un saka, es tev iemācīšu skriet, es tev iemācīšu spēlēt, nespēlēt instrumentus, bet sportu vai vēl kaut ko. Un nekaunējieties man to atgādināt. Jo es arī jādomā par fiziku, bet labi, ko es aizgaitu. Jā, to var ilustrēt kā futbola komanda. Vai jebkura komanda. Vienalga, kurā sporta spēlē, bet komanda. Apustulis ir kā galvenais stratēģis, un kas redz kopbildu un nosaka virzienu. Viņš kā tas futbola komanda menedžeris. Viņš izvirza komandu, viņš saka, pietiks spēlēt bērnu junioru līgā. Jums jau ir pa 30 gadiem, bet jūs vēl joprojām spēlējat junioru līgā, kur ir 16, 18. Pietiks, ejam uz čempionu līgu. Spēlējam uz visu. Spēlējam uz visu banku, kā saka tādā pasaulē izteiciens. Pareizi, neviens neapvainojās par tādu izteicienu. Spēlējam uz visu. Un viņš ieved, viņš saka, tur ir jāspēlē. Tur ir jābūt. Tur ir vajadzība. Un pravietis saprot laiku, vietu un Dieva īpašo plānu katrai spēlei. Viņš saka, zini, šito noņem nost spēlētāju. Viņš spēlē nevis varbūt slikti, viņš spēlē labi, bet viņa vietā ieliec šo, lai mūsu komanda beidzot uzvar. Lai beidzot ticīgo draudz Dieva valstība izplatās, varbūt beidzot jānoņem viens nost un otrs jāieliek vietā. Es lasīju ne šodien, bet vispār lasīju tādu atziņu. Interesantu atziņu, kad futbola vai hokeja komanda pastāvīgi zaudē, sāk pastāvīgi zaudēt. Varbūt nomaina vismaz 1 vai 2 spēlētājus, tu zini, ja? Vismaz, varbūt, bet pārsvarā sāk domāt par treneru nomaiņu. Vai ne? Ja hokeja komanda pēkšņi sāk slikti spēlēt, viņi saka, pagaidi, varbūt nav vainīgs vārdsargs, varbūt nav vainīgs tas aizsargs, varbūt vajag treneri. Ne jau tas, ka mēs no kalpošanas nobīdām un atņemam kādam kalpošanu. Nē, mēs ieliekam to cilvēku savā vietā. Ziniet, mēs ļoti daudz esam radījuši sludinātājus un ielikuši viņus par mācītājiem, bet es zinu dažas sludinātājus, kas mocās mācītāju vietā. Viņi nezin, ko ar to aicinājumu darīt. Es viņam saku, tu sludināsi. Viņš baidās, viņš saka, pēc 2 mēnešiem es sludināšu. Katram sludinātājam ir jābūt gatavam sludināt nākamajā nedēļā. Amen? Nauris gatavs. Es jau redzēju viņa acīs. Bet tas nenozīmē vēl aicinājumu. Bet, katram gadījumam. Ja? Un tas nozīmē, ka tu plauksi, ka tu esi savā vietā. Vienkārši to cilvēku. Varbūt viņš nav radīts kā vārdsargs. Varbūt viņš ir radīts kā aizsargs. Skriet ar bumbu. Viņam visu laiku dos vārdsargu, vai ne? Evaņģēlists meklē un aicina komandā jaunus, talantīgus spēlētājus. Viņš saka, pagaid, jums komanda drīz tukša. Jūs jau drīz par senioriem tajā komandā paliksiet. Jums neviens nenāk klāt. Jūs tikai spēlējat junioru līgā pa 30, 40 gadiem, bet neviens nenāk klāt. Viņš saka, vajag sameklēt jaunus spēlētājus. Un tie jauni spēlētāji ar dažādiem talantiem staigā apkārt ārā. Un tad viņi iet meklēt šo jauno spēlētāju. Gans, savukārt, ja mēs salīdzinām šo komandu, Gans savukārt rūpējas par katra emocionālo spēlētāju un garīgo labsajūtu. Viņš saka, skaties, viņš skrien, bet viņš jau klibo, viņam nav spēka, kur jūs viņu grūžat. Visu laiku, jā, viņam liela talanta, bet paskaties, viņš jau nevar vairs paskriet, viņam vajag atpūtu. Un viņš noliek atpūtu, viņš saka, tagad atpūties. Viņš saka, pagaidi, parūpēsimies par spēlētājiem.
Evaņģēlis saka, jauni spēlētāji. Viņš saka, parūpējamies par pašiem spēlētājiem. Viņiem arī vajag atpūta. Amen. Tāpēc mācītājiem arī atvaļinājumu dažreiz vajag, vai ne? Nauris jau zina. Nauris nav pieredzis, ka uzrunā vārdā dievkalpojumu, bet ar to tev jārēķinās. Kad drīz zinās visi tie, kas skatās tavu vārdu, un tu būsi slavenība. Ar apostolisku aicinājumu. Jā, ko es tik nesarunāju šeit. Skolotājs savukārt šajā kalpošanā, ja mēs salīdzinām futbola komandu, skolotājs rūpējas, ka spēlētāji ne tikai spēlē. Vai ne? Var jau visādi spēlēt. BPI draftā bija tāda spēle, futbols bez noteikumiem. Visi baigi lielie futbolisti skrien, kur vārdsargs nav vārds, visi kaut kur skrien un nezinu, kur skrien. Viens bumbu ņem ar rokām, otrs vispār aiz laukuma aizskrien, trešais guļ uz laukumu. Viens īsti nedara. Bet skolotājs rūpējas, lai visi spēlētāji spēlē pareizi. Amen? Lai visi spēlētājs zina noteikumus. Skolotājs tev pasaka, tā ir Dieva futbola komanda. Marka, tu esi aicināts Dieva futbola komandā. Viņš saka, bet neņem rokās bumbu, jo tas nav basketbols. Tas ir futbols. Es nesaku, ka tagad mēs nevaram salīdzināt ar basketbolu, bet es vienkārši to situāciju izskaidroju, lai tiem, kas varbūt garīgas lietas, kam liekas, ka tas ir pārgarīga svētruna par kaut kādām 5 kalpošanām, reiz pa reizēm nonāk un saliekas, redz, kā viss darbojās. Pāri visam stāv Jēzus Kristus, kurš ir visu šo 5 kalpošanu pilnīgs iemiesojums. Viņš ir izcilākais apostols, jo viņš bija Dieva sūtīts. Viņš ir izcilākais pravietis, jo viņš ir atnesis mums Dievu vārdu, viņš kļuva par miesu. Viņš ir izcilākais evaņģēlists, viņš kļuva par labās vēsts nesēju. Viņš ir izcilākais labais gans, kā viņš teica Jāņa evaņģēlijā 10. nodaļā, un viņš dod dāvanas savai draudzei, katram, lai viņa kalpošana turpinātos caur mums. Man patīk, kādreiz katoļu baznīcā, kad es gāju, man patīk viena ilustrācija. Es nesaku, ka tā pareizā ilustrācija, kā to attēlot. Viņš saka, Jēzum rokas ir pie krusta, tu esi viņa rokas. Jēzum kājas bija piesist pie krusta, tagad tu esi viņa kājas. Jēzum sirds, neatceros to, bet sirds, tagad tu esi viņa sirds. Tu esi Kristus saldā smarža. Jēzus saka, es otrais nenodzīvošu šo dzīvi speciāli. Es atnākšu, bet citādākā veidā. Bet tev ir jāsagatavo augsne. Kad es saņēmu aicinājumu, bija 2011. gads. Kaut ko ļoti tuvu sirdī sev dalos. Braucu ar mašīnu. Braucot ar mašīnu, es pēkšņi savā garā, nedomāju, es neesmu baigi garīgs cilvēks, ka jums varētu pamācīt, kā garīgas lietas piedzīvot. Bet savā garā es redzu attēlu. Savā garā es redzu attēlu, Jēzus ved mani kalnā. Ikvienu no jums viņš var rest kalnā, tas nav tikai mans. Jēzus ved mani kalnā, viņš uzved mani virsotnē. Viņš, nevis es uzkāpu pats virsotnē, redz, kā es varēju. Halleluja! Mācieties no manis. Nē, es tā nevaru teikt. Viņš uzved mani virsotnē. Un viņš parāda kādu skaistu, garīgi šķīstu. Es sapratu līgavu. Viņš parāda. Viņš pateica, ko es nekad neaizmirsīšu. Rūpējies par to, kamēr es atnākšu. Es tajā brīdī nesapratu. Es braucu mašīnu, ziniet, kā mašīnā taču jāskata, kur ko griež. Citādāk vēl būs. Es pēkšņi kā nesaku, kas tas tāds bija? Kas tā par līgavu? Es vēl joprojām augu savā atziņā, vēl joprojām tagad augu savā atziņā. Nesaku, es pilnīgs atziņā esmu. Kas tā par līgavu? Un pēkšņi brīdī pēc dažiem gadiem Dievs saka, tā ir man draudze. Un tāpat arī kādam no jums Dievs ticībā aizved uz vietām un parāda lietas,
par kurām sirds jums sāk degt. Viņš saka, dēls, dari to, līdz kamēr es atnākšu. Es šajā brīdī varu teikt, ka es nepilnīgi daru. Ja es būtu pilnīgs, es būtu tā kā Nauris un Māris Gruzniņš kopā. Ja, nu tā būtu tāda uzreiz, tad viss tur sanāk. Bet labi joks, piedod Nauri. Un es to nepilnīgi daru. Bet es viņam pateicu jā un atsaucos viņam. Jautājums ir tev. Vai tu esi viņam pateicis jā un atsaucies viņam? Varbūt tu šodien redzi, ka tev ir deg par lietām, par kurām es šodien tev teicu. Vai tu esi atsaucies viņam jā? Un teici, kungs, sūti mani. Un dažu brīdi viņš tev, kā pravieti Jesaja, aizved un parāda savu brīnišķīgo tūmu. Esat piedzīvojuši viņu brīnišķīgo tūmu, ka es vienkārši kūstat viņu tūmā. Dažs sēž, ko tas nozīmē, kūst viņu tūmā. Ko tu te runā, vasaras svētku nieks runā? Nē, es esmu kūstis viņa tūmā. Un tas nav katru reizi, es nenoliec ceļus un katru reizi kūst. Nē, ik pa laikam viņš aizved, kad viņš pats vēlas. Un dažu brīdi viņš saka, tas nav tikai par tevi. Tas nav par tevi. Tas apskaidrošanas kalns nav tev tikai domāts. Tas ir domāts tiem, caur kuriem tu dosi, kuriem tu dosi to apskaidrošanas kalna svētību, ko tu pats esi saņēmis. Es domāju, vai cik labi man ir tur, es nekur negribu iet prom. Viņš saka, kāpjam no kalna lejā. Tur ir salauztas āvis. Tur ir salauztas dzīves. Kāpjam no kalna lejā. Es, kad atsaucos aicinājumam Dāls Baptistu draudzē, protams, ir daži cilvēki, kas īpaši pastrādāja pie tā, lai es atsauktos šim aicinājumam. Un es varu pateikt paldies Andrejam, kas bija viens no tiem cilvēkiem. Viņš aicināja ciemos. Ļoti izteikti viesmīlības dāvana. Tikai lūdzu, tagad neskrieniet pie viņa un neski uzaicinu ciemos. Viņš jau neatteiks, bet es jutīšos neērti, ka viņš vairāk nenāks. Vai nu nāks, bet viņš ātri pēc dievkalpojuma prom, jo viņam neērti atteikt. Un tad es atsaucos visam tam aicinājumam, un es braucu pa ceļam, un es domāju, kungs, ko lai es dodu? Te jau tik daudz, kas notiek, tik daudz, kas labi, kungs, ko es dodu, ko lai es dodu? Un tad es atceros, kā vēl šodien, ka viņš man teica, ej pie salauztiem, ej pie sagraustiem, ej pie izmocītiem. Tie ir cilvēki, kam vajadzīga dziedināšana. Tie ir cilvēki, kam vajadzīgs rūpes. Tie ir cilvēki, kam vajadzīgs pārsiet. Ej pie tiem. Un saprotiet, tas viens iemesls, kāpēc es atsaucos Dāls Baptistu draudzes aicinājumu, nebija tas, ka es būšu pats labākais, kas jums te ir. Tie ir daudz labi cilvēki, kas ir daudz labāki par manīm 100 reizes. Bet tāpēc, ka Dievs, viņš aicina. Viņš saka, tu redzi šīs sāpes? Un tāpēc, ka man tā Dievs līdz to gan sirdi, es neko nevaru izdarīt. Tu redzi šīs cilvēkus? Viņiem ir vajadzīga man mīlestība. Un ej. Un es atsaucos. Un paldies Dievam. Es nejūtos spēkavieši šodien. Es vispār, kad šodien izgāju lasīt, es nebiju gulējis, biju gulējis dažas stundas tikai un izgāju lasīt. Es domāju, gan jau es izlasīšu kaut ko, nejūtos vispār spēcīgs darīt savu kalpošanas darbu, bet es teicu, kungs, es to daru. Pierakstīts jau kaut kas bija, bet nevienmēr pierakstītais ir tas labais, ko vajag darīt. Es izgāju ar savu bībeli un es lasu to gliku tulkojumu. Es domāju, ko es tur lasu. Izlaižu vārdus, es vispār nesaprotu, ko es lasu. Man galva pilnīgi no tā nebija formā. No tās šeit, kad es sāku sludināt Dievu vārdu, pēkšņi Dievs lieto. Tu vairs saproti. Dievs, kurš lūdzu pie ceļa, saka, Dievs nomaina manu nespēku pret tavu spēku. Viņš saka, tas man bija vajadzīgs. Man nav vajadzīgs spēcīgi vīri, spēcīgas sievas. Man ir vajadzīgs cilvēki, kas saka man jā. Es atsaucos tev, tavam aicinājumam. Un tad Dieva vārds saka, cik mīlīgi ir kalnos prieka vēstneši
soļi, kas vēstī mieru, atnes labas ziņas un sludina pestīšanu, kas saka Ciānai, tavs Dievs ir ķēniņš. Jesais 52:7. Šajā brīdī es gribu noslēgt ar lūkšanu. Svētais Dievs, Tu pazīsti mūsu ikvienu daudz labāk nekā mēs paši sevi. Visi tie iepriekšējie notikumi mūsu dzīvē, visas tās situācijas, kas bija mūsu dzīvē, kas mūs varbūt, ka mēs nenomirām šajās situācijās, bet mēs izdzīvojām, mēs salūzām, bet mēs izdzīvojām. Visas šīs situācijas bija tikai tam dēļ, lai mūs audzinātu, lai mēs aizietu līdz Dieva bērna briedumam, lai mēs atsauktos šim aicinājumam, lai mēs caur to, ka mēs esam izgājuši cauri, varētu palīdzēt viens otram, varētu celt draudzi. Kungs, Tu katru no mums esi aicinājis, uzrunāji ikvienu. Kungs, šajā brīdī, Kungs, lai katrs cilvēks saprot un satver to vietu, kam to viņa esi aicinājis. Un lai viņš ne tikai satver, bet lai viņš plaukst un dod augļus. Lai mūsu draudze pienes par godu Tēvs simtkārtīgus augļus. Tēvs, es lūdzu draudzē svētību. Kungs, ikvienam no cilvēkiem arī, kas klausās, es lūdzu stiprini, māci un veido. Tevi slavējam, pateicamies Tev par Tavu svētā gara tuvumu. Jēzus vārdā. Āmen. Āmen.
Jā, amen, tiešām tikai Dieva spēkā. Jo vadītāji arī pagurst dažādu iemeslu dēļ. Ziņojumi. Ikdienišķie vai iknedēļas ziņojumi, kad ceturtdienās mēs mazajā zālītē tiekamies 19. uz nedēļas dievkalpojumu, lūkšanu dievkalpojumu, liecību dievkalpojumu. Un katrs viens mīļi aicināts mazajā zālītē. Lūdzu, vēl ir daudz vietas. Svētdienā atkal būsim kopā 11. Un tad precīzāki ziņojumi vai atgādinājumi par to pašu Padod uguni, kas ir tāds lielākais nākamais pasākums, un arī tur ir iespēja visiem ar evaņģēlista dāvanu kalpot, jo mēs ļoti ceram, ka daudz cilvēku ieradīsies, bet būs arī cilvēki, kuri Jēzu nepazīst un kuriem būs vajadzīgi šie evaņģēlisti, kas pirms tam būs sagatavojušies un sagatavoti evaņģēliju pasludināt, labo vēsti pasludināt par to, ka Jēzus glābj no mūžīgās pazušanas. Un katrs, kas sauc uz Jēzu, var tikt izglābts. Tā kā lūgsim Dievu viens par otru un par sevi, vai man ir šī dāvana, un vēl aizvien var pieteikties dažādās kalpošanās tieši šī festivāla laikā. Mūsu draudzes tāds koordinators, ja es pareizi saku, Kristīna Vecbērza ir, tā kā pie Kristīnas var, protams, arī mājaslapā padoduguni.lv visu kaut ko var atrast informāciju, bet Kristīna arī būs ļoti priecīgi jums paskaidrot vairāk. Un tāds brīnišķīgs ziņojums, un tomēr ļoti daudz vēl iespēju ir, ka tā vajadzīgā summa šobrīd ir pusē. Ir palikušas 20 dienas. Tas nav daudz, un summiņa ir diezgan vēl vajadzīga. Paldies Dievam, ka ir jau pusē, bet ir vajadzīgi vēl šie ziedojumi. Un mēs varam lūgt par to, lai atverās sirdis arī tiem, kam ir iespēja ziedot finansiāli. Tie ir uzņēmēji, kas ir uzrunāti. Un mana māsa stāstīja, ka ļoti daudziem ir aizsūtīti e-pasti, bet maz ir atsaukušies. Bet mēs varam lūgt par to, lai Dievs uzrunā šos uzņēmējus, lai viņi nedomā tikai par to, kā viņus reklamēs, tajā, kā viņiem pateiks paldies, bet ka viņi var lietot arī tos resursus. Mēs zinām, ka Dievs uzrunā arī cilvēks, kas nav kristieši, bet Dievs uzrunā un atver sirdis. Un tā ir mūsu atbildība, tā kā lūgt par to. Un tad, runājot arī par šī festivāla atbalstu, tuvākā lieta, protams, ko mēs varam darīt, ir iknedēļas šokolādes cenu ielikt kastītē. Es sākstos, protams, cik katrs ēto šokolādi, bet atcerieties to, ka no tā mazumiņa veidos, un es nenosaukšu ciparu, bet brīnišķīgi jau līdz šim, man šķiet, ka pagājuši svētdiena Gunters saskaitīja, vai kas saskaitīja, un ka līdz šim jau arī ir brīnišķīga summiņa savākta, bet, protams, mēs varam turpināt. Kastīte ir blakus mūsu draudzes ziedojuma kastītei, ko jūs papildus, ko Dievs jums dod sirdī papildus draudzes atbalstam, ziedot Padod uguni atbalstam, tad jūs to varat darīt tajā kastītē. Un tad brālis Gunters atkal pēc kāda brītiņa to summiņu, kas tur būs sakrājusies, pārskaitīs Padod uguni atbalstam. Tā kā, jā, viss notiek, un slava Dievam par to, ka Dievs atver sirdis un dod iespēju ziedot. Bet vēl kāds veids, kā tā interesanti to darīt, ir ne tikai ar šo te naudas atbalstu, bet turklāt vēl arī ar tādu, es teiktu, priekš manis tas būs tāds izaicinājums, ja es ceru, ka es pieņemšu lēmumu piedalīties tādu fizisku atbalstu. Un tas notiks 16. augustā, 16. Talsu mācītāju mūžas apkārtnē.
Labdarības skrējiens. Tātad 16. augusts 16. Ko organizē biedrība Padod Uguni sadarbībā ar taku skriešanas un nojošanas treniņu seriālu Talsu Jūdze. Ja vēl kāda sīkāka informācija vai kaut kas tāds, tad lūdzu arī pie Kristīnas un pie viestura var noskaidrot. Bet tātad es nolasīšu to, ko man Kristīna atsūtīja, tādu tad kā papildus info. Tātad ziedot, atkal ir iespēja gan ar naudiņu, gan arī ar šo piedalīšanos tieši tā fiziskajā ziņā. Tātad ziedot būs iespēja pirms skrējiena ieliekot ziedojumu tam paredzētā ziedojuma kastītē. Būs dažāda garuma distances, viens vai vairāk apļi ap ezeru. Piedalīties var dažādos veidos. Tā kā skriešana absolūti nav mans amplua. Es vakar pamēģināju pārskriet pāri pļavai 30 metrus, un es biju bez elpas. Šausmīgi. Man vīrs saka, protams, ka es netrenējos, un skaidrs. Bet es varēšu izskriet vai nu lēnā skrējienā, vai nūjot, vai vienkārši izstaigāt. Tātad lēnām izstaigāt un priecāties par to skaistumu, kas tur ir, gan tagad tur kaut kur ir tas noslīdenis, kur bija lietus dēļ, bet es domāju, ka pa turienu vienam nebūs jāiet. Uzmanīgiem jābūt, jo slapjums ir liels, nezinu kā līdz 16. augustam, bet tā ir fantastisks veids arī, kā, protams, šī fiziskā izaicinājuma laikā lūgt par to, ka uz katru solīti lūgt par to skaļi vai domās un likt Dieva rokās. Un vēl, ja vēlas, var paņemt līdzi nelielu cienestiņu un baudīt to mācītāju mūžas piknika vietā. Varam sarunāt vairāki, samesties tam cienestiņam un tad kopā pēc šī izaicinājuma. Bet labā ziņā izaicinājuma. Lūk, tā kā vēlreiz atgādinu, ka ne tikai, ja jūs nevēlaties, varbūt, es nezinu, ja to var saukt par modernu kristīgo mūziku, kaut arī es ļoti ceru, ka tīri tā atbalsta dēļ mēs katrs tur aiziesim un nokļūsim 23. augustā uz šo koncertu. Bet es vēlreiz atgādinu, ka pat tad, ja kādam no jums šķiet, ka šī mūzika nav priekš jums, tad atcerieties, arī mācītājs jau ir to minējis. Mūzika ir ļoti, ļoti, ļoti spēcīgs evanģelizācijas veids, jo mūsdienu jaunieši, tie, kam ir bērni, mazbērni, tā tālāk, vismaz manējie, ļoti daudz dienas laika pavada tieši klausoties mūziku. Un šis festivāls mūzikas formā ir ļoti brīnišķīgs veids, kā evanģelizēt. Un noteikti mēs lūgsim un atbalstīsim jebkādos veidos. Jā, tad, kā es teicu, un paldies, milzīgs paldies par ziedojumiem gan Padod Uguni, gan draudzes atbalstam, jo tas ir ļoti svarīga lieta un arī viena no tādām, var teikt, kalpošanām arī ir šī finansiālais atbalsts, ka Dievs uzrunā ne ar to spiesto sirdi, bet es gribu darīt visu, ko es varu, un visus papildu līdzekļus dot draudzē. Ja? Tā kā paldies, milzīgs paldies par to, un lai Dievs svētī katru bagātīgi. Tā es mēģinu saprast, vai es esmu pateikusi visu tieši par ziņojumiem. Un tad es izpildu šodien arī Wernera kalpošanu, un paldies Werneram par viņa brīnišķīgo sirdi, jo tas, kā viņš rūpējas par tiem cilvēkiem, par kuriem ir jāizlūdz, par kuriem jādomā, tā ir viņam dota īpaša dāvana, jo jā, es arī lūdzu, bet noteikti apzinos, ka man nesanāk tik labi. Kaut arī, protams, mēs zinām, ka Dievs ir pāri visam, bet Werners ir savā vietā, vismaz es to tā redzu. Un tad tāds iztrūkums veidojās, bet Werners zvanīja man un teica, ka viņam šodien ir tāda sašķobījusies veselība, teiksim tā, ka viņam būs grūti šeit nosēdēt un pakustēties bez
bez ciešanām, un tādēļ viņš nav, bet viņš noteikti ir kopā ar mums tiešraidē un sveicina jūs. Un Werners man atsūtīja garu sarakstu par tiem, par kuriem jāizlūdz. Un viņš teica, lai Dieva gars tev vada, vai to vajag nolasīt vai nē. Es šoreiz netik daudz par to, vai Dieva gars man vada, bet vienkārši tas formāts ir tāds, ka man būs grūti salasīt. Un es Werneram teicu, nākamreiz, kad viņš būs, tad viņš pats to varēs lieliski izdarīt. Bet tas fantastiskākais ir tas, ka Werners jau rakstot par katru no tiem, ko viņš tur uzrakstīja, domāja un lūdza, un Dievs bija klātesošs un ir klātesošs, un caur to jau uzklausa, caur Werneru uzticīgo kalpošanu šajā jomā, un arī tad, kad es vienkārši saku, ir saraksts, un Dievs to zina un redz, un jau ir klātesošs tajā, un uzklausa un dara to, ko viņš vēlas darīt cilvēku dzīvēs. Bet vienu izziņu es tomēr izlasīšu, un tas ir par mūsu mazo brālīti Edgaru. Tūlīt jāatrod īstā vieta. Tātad, ko bija Werneram aizsūtījusi Sandra Garca. Mīļš sveiciens no mums svētdienā. Prieks par tiem jaunajiem draudzes cilvēkiem, kuri pieņēma Jēzu kā savu glābēju. Lai Dievs svētī pār viņiem un visiem slimajiem, kas joprojām gaida uz izveseļošanos. Edgaram pēc pēdējām veselības pārbaudēm ārstu konsīlijs pieņēma lēmumu uz laiku pārtraukt ķīmijterapiju, par cik audzēja masa ir nedaudz samazinājusies un redzes nerva atrofija apstādināta. Ik pa 2 mēnešiem būs jāiziet magnētiskā rezonanse. No māsas Sandras Garcas. Un, protams, par Edgaru un viņa ģimeni, viņa tuviniekiem mēs turpinām lūgt, un to ir grūti aptvert, cik daudz bērnam ir jācieš, bet protams, viņš nav vienīgais, un pasaulē mums ir ļoti daudz cietēju, un mums katram ir sava teiksim tādu, sauksim to par krustu, ko Dievs mums ir ļāvis nest, bet atcerēsimies, ka Dievs ir klātesošs, viņa vārds to saka, un pateiksimies par Dievu klātbūtni katrā solī. Un es atkal un atkal atkārtoju Džonijs Eriksons tādas vārdus, ka caur savām ciešanām viņa var savienoties ar Kristu un pateikties Jēzum par to, ka viņš izcieta. Lai arī ko mēs ciestu, lai arī kāda pārbaudījuma mums būtu, tas, ko Jēzus izcieta mūsu dēļ, lai mēs būtu debesīs, tas nav salīdzināms. Un mēs ciešot varam būt kopā ar Jēzu tajā. Un paldies Jēzum, ka viņš uzvarēja, ka viņš ir augšām cēlies, un ka mēs varam katru dienu gaidīt uz to brīdi, ka tas viss beigsies, kad viss būs tik fantastiski, mēs būsim brīvi no visa tā, kas šķiet tāds slikts un ļauns, bet Dieva vārds apsola, ka arī caur to it kā cilvēcīgo, it kā ļaunumu, kas ir tur ciešanas, veselības problēmas, jebkādas problēmas, ka Dievs mūs veido. Un tad jautāsim Dievam, es gribu jautāt par sevi, Kungs, kas ir tas, ko tu gribi man mācīt? Kas man jāiemācās? Jo pacietību, izturību, līdzcilvēku mīlestību, līdzjūtību mēs nespētu līdzi just, ja mēs nekad nebūtu piedzīvojuši ciešanas. Nav iespējams. Es nevaru teikt, es tevi saprotu, ja es neesmu to piedzīvojis. Jā, mums ir it kā tāda cilvēcīgā, ko Dievs mums ir devis. Es tev jūtu līdzi, bet patiesi izjust kaut ko mēs varam tikai tad, ja mēs paši esam. Un varbūt tieši tas ir tas, ko Dievs lieto. Dievs tevi ieliek tajā situācijā, lai tu būtu atbalsts kādam citam, kurš tajā brīdī, ja tu jau esi ticis tam cauri, vai Dievs tev ir devis izturību un stiprinājis un devis tādu stingrāku pamatu, un tu vari palīdzēt tam, kas
ir no jauna. Un tā mēs visi kopā, kā mēs arī dziedājam, mēs visi esam vienoti Kristus mīlestībā un viens otram varam palīdzēt. Tikai tā mēs varam tikt uz priekšu. Jā, kā mācītājs teica, nevis pa vienam, nevis individuāli, bet kopā. Un kādreiz bērnībā bija tā, Limbambam nāca spēkoties. Tā man visu laiku atgādina par to, kad ienaidnieks uzbrūk, mēs esam tik cieši kopā savienoti elkoņos, ka viņš netiek cauri. Un, protams, pāri visam mums ir Dieva apsolījums, ka viņš ir mūsu uguns mūris, ka nekas netiek pie mums cauri, ko Dievs nav pieļāvis. Mums vienkārši jāstāv visu laiku uz Dieva vārdu par to. Slavu Dievam par to, mēs aizlūksim. Liksim visus Dieva rokās. Kungs, jā, es nenolasīju šo garo sarakstu, kungs, bet tu redzi Werners sirdi par šiem katru, ko viņš pierakstīja, Dievs, par kuriem viņš domāja, par kuriem viņš lūdz tajā brīdī. Un es visu šo sarakstu, kas man ir atsūtīts WhatsAppā, ielieku tavās rokās, Dievs. Katru vārdu un uzvārdu, kas tur ir, un arī par visiem tiem, kurus Werners nepierakstīja, kungs, bet kas sauc uz tevi. Kas sauc uz tevi, kungs, un gaida dziedināšanu, kungs. Un jā, mums bieži vien ir šis jautājums, kāpēc lietas nenotiek uzreiz, jo tu taču to vari. Un, kungs, bieži mēs paliekam bez šīs atbildes. It kā tās cilvēcīgās atbildes, ko mēs gribam tūlīt zināt, kāpēc. Dievs, bet tu esi uzticams un taisns, un viss ir tavās rokās. Ja mēs uzticamies tavam vārdam un visam, kas tavā vārdā rakstīts, ka tā ir patiesība, tad tu mūs veido, tad tu mūs audzini, tad tu mūs gribi darīt līdzīgāks Jēzum. Un palīdz, kungs, lūdzu dod mums spēku savās problēmās, savienoties ar Jēzu, būt kopā, dziļās attiecībās, dziļā pielūgsmē. Un māci, kungs, mums katram saprast mūsu dzīves situācijā, brīžos, kas ir tas, ko tu gribi iemācīt tajā brīdī. Un kā mēs varam viens otram palīdzēt, kā mēs varam ieraudzīt, kur otram vajadzīga palīdzību, ka mēs spējam teikt, es tev saprotu, es tev jūtu līdzi. Redz, Dievs man palīdzēja tā. Nevis dot padomus, neiedziļinoties, nevis aizrādīt vai nosodīt, kungs, bet vienkārši lūgt būt kopā. Jo tik ļoti bieži ir vajadzīgs tikai šis pieskāriens vai lūkšana bez pamācībām. Kungs, paldies tev. Paldies par tavu vārdu, kas mūs stiprina. Un tiešām es lūdzu īpaši, varbūt šoreiz tikai nosaucot Edgaru. Kungs, esi klātesošs. Dievs, esi klātesošs viņam, kungs. Dod spēku viņam, un lai viņš ir kā dzīva liecība savai ģimenei un visiem apkārt, kungs. Dzīva liecība, ka arī caur tik lielām ciešanām var palikt uzticīgs tev un neatkāpties no tevis. Un par to lūdzu par visiem, kungs, kas sauc uz tevi. Palikt uzticīgiem, kā to darīja Ījabs. Paldies par Ījabu piemēru, kungs, kur mēs atkal varam pārlasīt. Dievs ir devis un Dievs ir ņēmis, lai godināts Dieva vārds. Neko vairāk, kungs, jo vārdi līdz galam nespēja izteikt to, cik tu esi mīļš, cik tu esi brīnišķīgs. Kungs, un kad mums nav ko pateikt, tad tu lūdz par mums. Tad tu iestājies par mums, Svētais Gars. Tad tu runā ar Tēvu mūsu vietā. Un paldies, Tavs, paldies par Svēto Garu, kas ir mūsu palīgs, kas ir mūsu aizstāvis, kas ir mūsu mierinātājs, kas atgādina visu to, ko Tavs vārds saka. Lai Tev gods mūžīga pateicība. Jēzus vārdā. Amen. Un mēs vienosimies pēdējā dziesmā kopīgi, un šī dziesma ir dažu ceturtdienas dievkalpojuma apmeklētāju vēlēšanās, bet tā ir brīnišķīga dziesma, kas apliecina, ka Jēzus ir mūsu vienīgais ceļš uz debesīm, un
Pa to mēs kopā ejam. Kā piecelsimies kājās un noslēgsim šo dievkalpojumu. Dieva Tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un Svētā gara sadraudzība, lai ir un paliek ar jums visiem. Lai Dievs jūs svētī. Āmen. Pirms jūs varat apsēsties.